8 punktiem nostiprinās rezultatīvāko spēlētāju vadošajā trīniekā. Viņi spēkoja šobrīd. Krosbējiem bija 7 punkti uz šo spēli, 3 spēles un 7 punkti. Krosbija teica, man piespēja un aizvērts Bežeram, tā kā Krosbijam arī vēl viens rezultāts. Jā, viņām deva pirmo otro vietu. 17 minūtes 56 sekundes pirmajā trešdaļā. Nu, pagalam neveiksmīgs sākums ir un pagalam nelabvēlīgs rezultāts. Pēc 2 minūtēm pārtraukums, un es domāju, ka nu pušiem jāsaņemās. Jāstāsta, vai tiesnesis tikpat konsekventi tiesās visu spēlētājus, un rezultāts ir 0-4 tagad. Nu, viņš tāpatās dzīs, ja rezultāts būs 0-4. Vēl viens noraidījums, tikai šoreiz par bloķēšanu laikam būs kanādietim noraidījums. Atkal komentāri, kam man? Ja? Ok, labi. Par ko? Nu jā, vai arī kanādieši tomēr it kā esot jau pieraduši pie šādu noteikumu traktējumu, arī viņi neredz. Nē, noraidījums nav šoreiz. Laikam būs. Nē, mēs skatāmies vienkārši, kad tiesneši bija atvēruši vārtiņus. Bija kanādiešu vārtiņi atvērti, tagad ir Latvijas vārtiņi atvērti. Un galvenais tiesnesis pieiet Jurstālu. Lūdzu. Kanādieši labi noprotestēja, jā, to momentu. Nu, okei, nobloķēja. Gāja sākumā uz iemetienu punktu pakaļ ripai, arī kanādietis skrēja spēles epizodi. Tad, kad ir iemetiens pretinieka zonā, tad arī tāda ir uzdevums. Ja vinējam iemetienu, tad pārējiem ir jāpabloķē. Tad var sanākt uzreiz, ka 3 spēlētājs ir jānodzen, jo visi pārējie arī piebloķē. Uzreiz neļauj izskriet pretspēlētājiem uz... Visnotaļ puča jau nebija jādod. Es domāju, ka laukumā tas ir... Nu, nav jau labi tas, bet es domāju, nu, kā savādāk rādīt savu attieksmi, ka tagad tiesnesis jau vienreiz sūdzējās, ka tiek mesti laukumā visādas drāzes, kas traucē maču norisē. Nu, tagad es domāju, ar šo rīcību, nu, Latvijas publika redzam, varbūt nav labākais veids, kā protestēt, bet... Nu, vienreiz varbūt arī bija jāparāda savu attieksmi, bet jāsaņemās arī mums skatītājiem. Jāsaņemās nedrīkstam mēs arī sev blamēt, jo mēs esam ieguvuši tomēr pasaulē vislabākā līdzjutēja statusu. Un tieši tāpēc pasaules čempionāts arī šeit tiek organizēts, pateicoties mums, jums, kā saka, cienījamie līdzjutēji, cienījamie fani. Nu, nedarīsim vairāk tā. Lai šī tiesāšana paliek uz tiesniešu. Laika mainījusies, hokeja spēlē tagad pēc florbola noteikumiem. Redzam līniju tiesnešu un jaunie hokejisti mēģina sakot laukumu. Tas ir domāju diezgan labi, ja met tāds liels priekšmets, kurš var pamanīt un tagad pacelt, bet ja tiek mests laukumā monēta, tomēr tas ir bīstams spēlētājiem aizturoties ar to pie apmals, ka tu steidz pakaļ ripē, tu neesi gatavs, tu tagad kritīs un ietriezoties apmalē var būt ļoti nopietnas savainojums. Nu, cerēsim, ka skatītāji apmierināsies ar tikai vienreiz parādītām emocijām, negatīvām pret tiesnesi, un ar to tas arī viss noslēgsies. Līdz pirmās trešdaļas beigām ir precīzi 2 minūtes atlikušas, noraidīts ir Juris Štāls. Mēs redzējām, ka parādīt, cik kāds troks tagad vēl arēnā Rīga ir 102 decibeli. Redzam atkārtam ir Štāla noraidījumi. Nē, vēl tomēr viens otrs skatītājs met šos priekšmetus uz latu, nevajag to darīt. Nu, tagad mēs izvēlamies tādu demokrātiskāku un pareizāku varbūt metodu, kā izrādīt savu neapmierinātību, hausāk vienot skandēt Latviju, Latviju. Hokejs tev tā nedrīkst ciest, tas ir fakts. Turpināsim spēlēt un cerēsim, ka tiesnesis mazliet tomēr arī ar kādu tādu izjūtu tomēr traktēs šos jaunos noteikumus. Kā jau es biju teicis, es mazliet gribētu pievērsties kopēji statistikai tādai, kā cik reģistrēti spēlētāji ir Kanādā. Un šis skaitlis, cienījamie līdzjutēji, ir 543 390 reģistrēti spēlētāji.
šis skaitlis, tas ir pusmiljons reģistrētu hokejus. Redzam, ka puisis ar sarkanajām ušuviem uz rokām nedaudz apjūts izskatījās. Jūs runāties pie Piotru Vorobjovu. Nu, ko nu viņš tur sarunās daudz? Vorobjovs smējās, ko tu gribi tagad, lai es nomierinu tribīnes? Jā. Tā izskatās, ka Vorobjovs pat netaisās ar viņu runāt. Apsēju. Jā, ok, mēs piekritam ejam uz ģērbtiem. Jā, spēle pārtraukt laikam vai nu ledu tīrīs un 2 minūtes nospēlēs laikam otrajā trešdaļā, kas palikusi spēlē pirmajā. Es domāju, tas ir pareizs risinājums. Es domāju, varētu to tiesnesis pamainīt. Pieņēma pareizu lēmumu un jā, nu, tiesnesis diemžēl neviens nemainīs. Nu, gandrīz galvenajam tiesnesim tika trāpīts ar šķiltuvām. Tās diezgan temēts metiens bija pa galvu no tiesnesa un nedaudz gar galvu aizlidoja. Es domāju, ka viņam būs diezgan grūti atstāt laukumu, jo tur policijas pavadībā varbūt vajadzēs. Vispār no laukuma noiet nost, jo tur viņam jāiet gan skatītājiem, un skatītāji, es domāju, ka būs sagatavojuši viņam no vienu otru nepatīkam pārsteigumu. Nu, kā jau mēs teicām, būs palikuši 2 minūtes, ir jānospēlē pirmā trešdaļa, un tās tiks nospēlētas otrā trešdaļa sākumā. Nu, vērojam, ka galvenais tiesnesis pamet laukumu, un ļoti neapmierināti skatītāji izsaucienu, un it kā jau apsardz ir, bet nu tiek mācas drāzes arī tiesnešu virzienā. Gana daudz drāzes. Jā, nu, pirmā trešdaļa ir noslēgusies, rezultāts mums nelabvēlīgs 0-4, bet noteikti no šiem 4 vārtiem 3 tika gūti skaitliskā pārsvarā kanādiešiem. Praktiski visu trešdaļu mēs spēlējām mazākumā, un tas ir arī diezgan loģisks, diemžēl, iznākums. Es domāju, mēs nekomentēsim sevišķi daudz pirmo trešdaļu, iesim reklāmas pauzē.